Nu, saruna par kapiem, protams, ir diezgan delikāta un varbūt nevienmēr viņi ir tādi, kur visas puses piekrīt, bet lielākā daļa kocēniešiem arī piederīgie šajos kapos arī atdusās. Tā specifika tāda, ka šiem kapiem tālāk nav kur attīstīties, jo gruntsūdeņa līmenis ir pietiekoši augsts. Risinājums par krematorijas izbūvi no manas puses noteikti ir atbalstāms, jo iedzīvotājiem ir izvēle. Šī varētu būt tā vieta, kur būtu tā svētnīca mūsu novada iedzīvotājiem un arī apkārtējiem iedzīvotājiem, kur būtu iespējams arī savus piederīgos apglabāt jau esošajās kapu teritorijās. Kopā būvvaldi, apsekojot šo objektu un pieņemot šo objektu eksploatācijā, man bija iespēja pārliecināties, ka šīs iekārtas ir ļoti modernas un ļoti mūsdienīgas. Abadīšanas nams krematorija ir jauns uzņēmums, jauna krematorija Latvijā. Savu darbu uzsākām 2016. gada aprīlī. Esam spējīgi nodrošināt kremācijas pakalpojumu Latvijā pēc augstākiem standartiem. Ir jāsaprot, ka esam viena no 2 krematorijām Latvijā, kas ir saņēmuši speciālo licenci kremācijas darbības veikšanai. Spējam nodrošināt pakalpojumu gan Vidzemes reģionā, gan arī visā Latvijā. Mūsu rīcībā ir attiecīgi krematorijas ēka, kas ir uzbūvēta un aprīkota pēc visaugstākiem standartiem. Tieši abadīšanas nozarē ir zāle, atvadu gaiša un silta, ir morgs, ir, protams, kremācijas krāsa telpas, ir sekciju telpas, ir darbinieku telpas, birojas, veikals, tātad pilns komplekss, lai iedzīvotājiem būtu iespēja saņemt pakalpojumu pēc visaugstākajiem standartiem. Šajā sakarā arī jāpiebilst, ka uz šodienu mēs esam vieni no tiem, kas spēj piedāvāt iedzīvotājiem pakalpojumus pēc pieejamākām cenām. Kā jūs vispār skatāties uz kremāciju? Es vēl esmu jauna, bet es arī esmu domājusi par to, ka nākotnē noteikti gribētu, lai mani pašu nokremē, jo īsti dēļ tā varbūt, ka zemes nav tik daudz arī. Jo kapi jau guļās viens otram virsū, da kremācija ir tā otra iespēja. Es noteikti ļoti pozitīvi to vērtēju. Tas ir feini, ka ir jaunas telpas un cilvēkiem būs iespēja pašiem izvēlēties vai kapiņos vai kremēt. Iespējams, tas ir dēļ tādiem apsvērumiem, ka nav izkrots apglabāt tos cilvēkus, ka kapsētas jau ir pilnas. Es esmu bijusi ārzemēs un es esmu arī dzirdējusi no tādiem tuviem draugiem, ka tas ir iespējams ārzemēs. Es nezinu, kāpēc gan arī Latvijā to nevarētu. Krematorijas pakalpojums centrāls ir pieejams krematorija.lv, tātad mūsu mājaslapā, kurā ik viens iedzīvotājs var iepazīties par pakalpojumu izklāstu un arī to cenu, bet būtiski, ka mūsu cenas ir pieejamas ik vienam Latvijas iedzīvotājam.